esam 12. A, un šī filma ir par mums. Nebeidzamas trauma plūsmas. Laikam, ka man gribējās mācīties kaut ko jaunu un interesantu. Priekšmeti angļu valodā, es domāju, ka tas palīdzēs man attīstīties vairāk un augt kā cilvēkam, kā personībai un kā izglītotam cilvēkam pirmkārt. Šeit mācījās arī man pazīstami cilvēki. Viens otru. Atnākot pirmajā dienā uz skolu, es sajūtos ļoti nervos, jo kaut gan te bija vairāki mani bijušie klases biedri, te nebija neviena, kuru es līdz šim biju tā īsti labi pazīst. Sākumā es jutos ļoti nervos un patiesībā pagāja kāds laiks, līdz es tādiem sāksimos ar visiem. Un mirkli, ko palaist vējā. Es ienācu klasē un padomāju, ka skolotāja Olga nokrāsoja matus. Viņa ir blonda un man palikās, ka viņa nokrāsoja tumši brūnus. Bet izrādījās, ka tā ir mana jaunā klases biedrene. Māla krūzēs tēja. Mēs atnācām pie manis uz mājām uzreiz pēc 1. septembra. Paņēmām lielu kasti saldējumu un ļoti ilgi raudājām, jo tas bija tā kā traģēdija. Man likās, ka tā būs vissliktākā klase, kuru vispār mēs varētu piedzīvot, kurā mēs varētu vispār būt. Gaida pavasari, gaida pavasari, gaida pavasari. Mani neatbalsta. Labi. Klase man atbalsta visās bezjēdzīgās idejās un pasākumos, kuros es ļoti gribu piedalīties. Un viens no tiem bija Gudrs vēl gudrāks, kur visi mani atbalstīja. Mēs taisījām kopā tās visas štučkas, ar kurām mani atbalstītu, un plakātus, sēdējām artēlējas pagrabos. Taisījām visu un braucām un atbalstīja, mani apskāva un uzmundrināja, kaut arī nebija jēgas, jo es neko neieguvu. Bet tā svarīgi, nevienam nesakiet. Bet tas bija jautrs piedzīvojums, tāpēc, ka tad es sajūtu, ka mums ir gars kopīgs un mēs varam kaut ko kopīgi darīt, un bija forši, jā. Kas atbrauca no Dānijas, visi bija draudzīgi, palīdzēja. Visstiprākais tev laikam bija sajūta tieši, kad piedalījos izaugsmes formā, jo tad klases atbalsts bija tik ļoti aizkustinošs, ka man pat bija tāds dzinulis, ka man kaut kas ir jāizdara tieši klases dēļ, un atbalsta dēļ. Es esmu dzimis uz akmeņiem, un tā tas notiek katru ziemu. Tagad visiem laikam šķiet, ka mēs esam vienkārši drausmīga klase. Bet tas tā nav, jo mēs esam iemācījušies satikt viens ar otru, mēs esam kļuvuši daudz draudzīgāki, daudz laipnāki viens pret otru, sākuši saprast viens otra vēlmes un saprast to, ka patiešām mēs esam dažādi. Un tomēr mums ir kaut kas kopīgs, mums ir kopīga klases audzinātāja, mums ir kopīgi mērķi. Mēs visi gribam mainīties uz augšu un darīt tikai labāk un pabeigt šo skolu. Kādreiz bijām akmeņi visi mēs, un mums bija akmeņu dvēseles. Na, 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 na. Na, 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 na. Tagad jau esam cilvēki mēs, un katram ir līdzi kāds akmens vēs, ko atsildīt, kam jāpalīdz. Tos visus kā bērniņus ņēmu es līdz. Na, 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 na.
mani silda, tava smarža mani bildina. Piepeši saprotu to, kas sen jau bija jāsaprot. Kad tā upe Pastāstīja vēlreiz, ka skolā nedrīkst lietot alkoholu. Tu pats lieto skolā alkoholu? Pasaki jau vēlreiz to tagad. Pasaki to. Es skolā nelietoju alkohols redzējuši. Paldies. tavas domas mani žilbinās. Aizgājām no klases daudzi labi cilvēki, atnāca labi cilvēki, cilvēku sastāvs mainās visu laiku. Mainās cilvēku uzvedību, manuprāt, cilvēki kļūst arvien gudrāki, tāpēc viņu uzvedība kļūst paredzamāka. Protams, daži ir izņēmumi, bet es uzskatu, ka tomēr mēs attīstamies ar laiku. Kad tu nes Mainījās, ka mūsu attieksme pret viens pret otru mēs kļuvām daudz draudzīgāki, manuprāt, tiešām daudz draudzīgāki. Mēs pazīstam viens otru daudz vairāk. Mainījies ir arī klases sastāvs, jo sākumā 10. klasē mums bija bīša, kur mūsu klasē bija tāda kā daļa no tās un bija ļoti jauki, ka bija iespēja mācīties kopā ar šādu cilvēku. Es gadu. tavas domas mani. Mana klase ir izplūdusi masa. Labi, pirmdienās redzat dusmīgus cilvēkus, bet piekdienā ļoti jaukus. Es jūtu atbalstu, bet ne no visiem. Nosūdošu skatienu dažkārt, tad, kad viņi uzskata, ka tā ir pilnīgi muļķība, ko es runāju. Es jūtu, kā Nikolaus man sit pa krēslu katrā darba laikā. Es jūtu čupa-čupsa smaržu, jo Nikolaus ir atkarīgs no čupa-čupsiem. Es jūtu, kā puiši smējās. Es jūtu tirpas, kad nāk skolotājs man priekšā kontroldarba laikā un skatās uz mani, ko es rakstu, jo es cenšos norakstīt dažkārt, bet nesanāk. Es jūtu katru skatienu, un es jūtu, kā Ričards skatās uz mani un domā, ka esmu pilnīgi nenormāli. Un īstenībā tagad es jūtu skumjas, jo mēs esam ļoti dažādi, un katrs esam individuāls, bet tad, kad mēs esam kopā, mēs esam tik forša klase īstenībā. Mums ir tikai jāsaņemās. Draudzība. Tas vairāk būs starpbrīžos, es dzirdu daudz smieku. Varbūt dažkārt man viņi ne ļoti palīdz mācībās, bet man tas uzmundrina. Man patīk, kad klasbiedri kaut ko jautru pasaka. Un, manuprāt, ja nebūtu šo smieku, tad es tieši varētu pavadīt ļoti jautru savu starpbrīžu. Divi uz zemes lodēs. Es dzirdu cilvēku balsis, kad viņi runā, es dzirdu cilvēku smieklus, kad viņi smējas. Es dzirdu cilvēku jūtas, kad viņi dusmojas vai kad viņi bēdās. Es neklausos. Man ir kauns. Mums vienā daudz kas mums vienā, un tas ir gan kaut kādas lietas, gan cilvēki, gan attieksme pret kaut ko. Var sākt, protams, laikam ar cilvēkiem, un viena no tiem cilvēkiem, kuri mūs vieno, ir mūsu pirmkārt klases skolotāja Olga, kura attiecas pret mums ļoti ar lielu mīlestību. Viņa vienmēr kaut ko palīdz vai iesaka kaut ko izdarīt. Viņa interesējās par mūsu skolas dzīvi, un dažreiz ne tikai par skolas dzīvi. Un tas ir ļoti patīkami. Mūs vieno arī skola, kā tāpēc, ka mēs skolā visi tiekamies. Daži jau nokārtoja autovadītāja eksāmenus, un jau vairākiem no mums ir autovadītāja tiesības, bet daži mēs visi
varbūt ne visi, bet uztraucamies par šiem cilvēkiem un varam kaut kādā veidā palīdzēt, kaut ko ieteikt viņiem no mūsu pašu pieredzes. Jā, un varbūt mums vieno arī tas, ka mēs šogad visi pabeidzam skolu, gribam iegūt labas atzīmes, atestātu, visi interesējamies par to, kā kurš nokārtoja eksāmenus. Nesen bija angļu valodas eksāmens un visu to ļoti intensīvi apspriež. Jā, īstenībā mums daudz kas vieno. Jā, paldies par jautājumu. Vēlamies mācīties, būt radošiem, florbols un visu. Man atmiņā paliks mūsu draudzīgā klase, kura vienmēr var palīdzēt, ja tu pajautā. Un, protams, tas, ka meitenes vienmēr spēj organizēt labu klases darbu un arī izrotāju klasi un vienmēr palīdz. Nekas. 10. klasē no Taizemes bija apmaiņas braucienā atbraukusi meitene, Pīča, un laikam viņa visvairāk paliks atmiņā, jo viņa bija ļoti jautra, dzīvespriecīga, saulains cilvēks vienkārši. Pilnībā piekrītu, jā. Mēs palikām vecāki, bez tam 3 gadiem. Palikām laikam nopietnāki. Droši vien palikām labāki visā ziņās. Es ceru, ka mēs visi mainījāmies uz labāko pusi. Grūti pateikt. Man nešķiet, ka mēs esam tik ļoti mainījušies. Varbūt ir mainījušies cilvēki individuāli, bet man šķiet, ka atmosfēra ir tikpat jautra un dažkārt dīvaina, kāda tā iesākumā. Man pietrūks manas klases biedri, skolotājs un šīs brīnišķīgās skolas. Es nezinu, ko es darīšu tālāk, bet es centīšos visus atcerēties. Šo krūmu es nekad neizmisīšu. Es gribētu visiem novēlēt, lai viņi neaizmirst, ka mēs, protams, atdalīt savu laiku, mēs, protams, atpūsties, mēs, protams, aizmirst par visām rūpēm un arī mācīties, lai arī ir tas un lai arī tās brilles virsū. Un vēl neaizmirst tos visus mūsu mazos prikoliņus, jo katrs vārds un katrs skatiens ir kā smieklis, kuru mēs nevaram aizmirst nekad. Un neaizmirstīsim vienu no otru, un es ceru, ka mēs arī turpmāk satiksim. Vairāk patīk mūsu dažādība, mūsu spēja pielāgoties situācijām. Un arī es uzskatu, ka, lai arī varbūt mēs tā neizskatāmies, bet mēs tomēr esam draudzīgi un mēs spējam saprast, ko viens no otra sagaidīt. Un tas ir ļoti fascinējoši, un es tiešām uzskatu, ka mūsu klase ir kļuvusi draudzīgāka. Augstskolā, varbūt arī daži gadi citās valstīs. Mēs varētu satikties kopā un baudīt tikpat jautri tos savus brīžus, kur mums tiek dāvāti kopā. Manuprāt, mēs nespējam tik ļoti labi uztvert pozitīvu dzīvi, diez vai mēs arī būtu tik ļoti dažkārt arī stūti jautras klases. Sāk palikt par šauru. Jau ir sakārtots viss, ja sauc bravo, tad jāciet uz bijis. Tu prasi, kurā es būšu pusē, es būšu tajā, kur lielgabali pusē. Pilsēta atspirt, ilgojas ļoti. Slāpes pāriet, jau pēc pirmajām notīm, nāc neona gaismā. Mēs muzicējam, mēs sportojam, mēs piedalāmies konkursos un olimpiādēs.
Un mēs arī dejojam. Un lūk, šī būs mūsu deja. Dejot, 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 sen jau ir sakārtots viss. Ja sauc bravo, tad jāciet uz bijis. Tu prasi, kurā es būšu pusē. Es būšu tajā, kur lielkabali klusē. Sen jau ir sakārtots viss. Ja sauc bravo, tad jāciet uz bijis. Tu prasi,